Esmu Agris Bitāns, zvērnāts advokāts, vairāk nekā 25 gadu stāsts šajā jomā. Šodien man ir saruna par datiem. Kā mēs zinām, dati ir 21. gadsimta nafta. Vai mēs mākam šos datus izmantot, vai esam gatavi izmantot medicīnā, veselības aprūpē, slimības diagnostikā? Mēs savā komandā to saucam par skābekli, skābekli inovācijām. Jo medicīna, kas ir ļoti augsta regulējuma industrija, viss ir jābalsta uz pierādījumiem. Un tie pierādījumi rodas no datiem. Tad, ja mēs runājam par medikamentiem, ko mēs pielietojam gan bez recepšu vai medicīnas tehnoloģijas, sākot no ķirurģijas, beidzot ar rehabilitāciju, šis viss balstās uz pētījumiem, balstās uz datiem. Un tos datus vajag iegūt. Tos datus vajag izmantot, apstrādāt un izmantot pacientu un ārsta labumā. Un, ja mēs runājam par otrūzi izmantošanu, tas ir tie dati, ko mēs iegūstam cilvēku ārstējot, veicot rehabilitāciju vai diagnostiku, kā mēs viņus izmantojam, tā saucam pētniecību, lai atbalstītu tos medikamentus, tehnoloģijas, jaunus paņēmienus un jaunas metodas. Bet, ja mēs runājam par datiem, kā tie visbiežāk ir, lai cilvēki saprot, kas ir? Nu, te mēs droši vien šodien runāsim arī ne tikai tādiem klasiskiem veselības datiem, kas ir klīniska laboratorijā. Varam aiziet, nodot asinis, dabūt tādu PDF failu, protams, arī strukturētos datus, un ar tiem datiem pieņemt lēmumus ne tikai diagnostika, piemēram, pateikt man, Emīlam, ka ir jāseko savu holesterīnu līmenim, vai ne, bet arī tos datus pielietot, iesaistot mani pētniecībā, lai rastu jaunas medikamentus, kā mēs varam pārvaldīt holesterīnu, piemēram. Būs ļoti grūti tīri praktiski no katra no mums saņemt piekrišanu, vai mēs gribam, lai mūsu datus pārbauda, vai mums ir risks saslimt, pieņemsim, ar kādu vēža paveidu. Un, lai to darītu vienkāršāk, tad ir tāda lieta, kā ir prezumētā piekrišana. Tad, ja datu izmantošana otrreizējam mērķim noteikti sabiedrības labumam, kam jābūt šauri precīzi nodefinētam, tad nav jāprasa mūsu piekrišana. Taču mums saglabājas tiesība iebilst vai lūgt izņemt mūsu datus no šāda veida izmantošanas. Mēs darbojamies vairākas jurisdikcijās un vairākas valstis arī ārpus Eiropas Savienības, tuvais austrumos, to starp, un mēģināšu īsumā pastāstīt uz pāris piemērus, gan no Baltijas, gan arī no ārpus Eiropas Savienības zonas. Tuvais austrumos mēs jau vairākus gadus atbalstam tādu populācijas ģenetikas programmu. Ko tas nozīmē? Valsts ir iecerējusi visus savus pilsoņus iesaistīt genoma banka būvēšanā. Tad katrs pilsonis, katrs iedzīvotājs var atnākt uz slimnīcu, parakstīt savu piekrišanu, ka viņš grib piedalīties šajā iniciatīvā un nodot savus siekalu vai asins paraugu. Tad attiecīgi savus veselības datus. Un tie veselības dati tiek izmantoti gan valsts līmeņa skrīninga programmas, lai līdzētu cilvēkiem agrīnā stadijā atpazīt slimības. Te mēs varam runāt par onkoloģisku skrīningu, piemēram, un viņu personalizēt. Bet arī otrreizējā izmantošana, lai jaunie medikamenti un jaunie mākslīgas intelekta algoritmi tiktu izstrādāti un ienāktu tuvu austrumu tirgu ātrāk. Šī ir tāda valsts līmeņa stratēģija, politika, kad viņi skatās uz šo ne tikai kā uz tādu, kā palīdzēt individam, kas, protams, ir ļoti vērtīgi, ja mēs runājam par veselības aprūpi, bet kā viņi var pagriezt savu valsts, savu ekonomiku, savu infrastruktūru par tādu draudzīgāku inovācijām, kas nozīmē ne tikai to, ka ir vairāk uzņēmēju skaits, kas brauc tur un dara lietas, bet arī pacientiem inovācijas nonāk ātrāk. Ja? Un, tur pavisam pa pamatu mūsu tehnoloģija izmanto piekrišanu pārvaldībai un datu pārvaldībai. Tas nozīmē to, ka katram cilvēkam, katram pilsonim tur ir iespēja ne tikai vērsties un piedalīties projektā, bet reāla laika pārvaldīt savu piekrišanu tiem datiem, kur tie dati tiek izmantoti, kāpēc, kādam nolūkam, kādi dati, cik ilgi, bet arī tiktu aicinātam piedalīties nākamais iniciatīvas. Piemēram, ja mēs tagad ar jums agri izdomātu, kad jaunu algoritmu brauktu uz tuviem austrumiem, mēs varētu līdzdarboties ar pilsoņiem, viņus iesaistot, un tad viņi arī redzētu, kādēļ ir vērts piedalīties šajā programmā, kādas inovācijas rodas no tādiem datiem. Jā, tas ir tāds tuvu austrumu, angliski flagship projekts, bet tāds interesants, pavisam nav tas ikdienišs projekts un iniciatīva, bet Eiropas Savienība, mēs ļoti cieši strādājam ar gan universitātes slimnīcām, gan arī genoma bankām, kur stāsts ļoti vienkāršs.
piemēram, mūsu slimnīcas Baltijā un citas Eiropas Savienības valstīs sadarbojas savā starpā, lai veidotu jaunas onkoloģijas politikas, lai arī piedalītos pētniecībā. Bet kā tad to vajag datus? Un, attiecīgi, datus vajag redzēt pa vairākiem valstīm. Bet kā tad to darīt? Mēs nevaram samest datus vienā maisā, jo mums to neatļauj ne mūsu likumi, ne normatīvi akti. Un katra valsts ir savas, arī, savi skatu punkti un savi lēņķi, kā viņi skatās uz datu drošību, privātumu un citiem aspektiem. Un līdz ar to tur mēs strādājam kopā ar onkologiem, piemēram, Eiropas valstīs, lai nodrošinātu viņiem iespēju skatīties, kādi dati tiek savākti, kurā slimnīcā datiem paliekot slimnīcās. Tas savā ziņā dzēšot robežas, geogrāfiskas, medicīnas izpētes ziņā. Parasti tātad ir datu izmantošana ar opt-in, tātad ar manu individuālu piekrišanu tiek izmantot mani dati. Savukārt opt-out ir princips, kas nozīmē, ka es varu izvēlēties izņemt savus datus no kaut kādas izmantošanas. Arī pat, ja es esmu sākotnēji iedevis piekrišanu un arī prezumētās piekrišanas gadījumā es varu lūgt manus datus tālāk neizmantot vai neizmantot konkrētām mērķiem, piemēram, ierobežotā veidā. Par skrīningu tur noteikti var pieminēt arī Latvijai ir iniciatīvas, piemēram, Skrīnings LV Krūts un jau arī dzemdes kaklavēža iniciatīva, kurā uzrunāja 11,000 sievietes Latvijā un tādā izpratnē par skrīningu, un tiešām tika atklāts tajā epidemioloģiskajā pētījumā kopā ar veselības aprūpes iestādēm, ka, piemēram, ir simtiem sieviešu, kam ir ģimenes vēsture ar krūts onkoloģiju, kas ir riska faktors, bet ar viņiem nekad netika uzsākta saruna veselības aprūpes iestādē par šo, ka viņiem kaut kas ir jāpamaina, jāpielāgo skrīnings, jānāk uz preventīvām aktivitātēm. Un ar šiem datiem saka klinicisти strādāt, lai uzrunātu sievietes tajā preventīvajā kampaņā, preventīvajā pakalpojumu saņemšanā. Ja mēs runājam par mākslīgo intelektu, tad kaut kāda noteikta veida dati informācija ļauj pamanīt kaut ko ātrāk nekā daktars var pamanīt ar savām acīm vai savām zināšanām. Protams, un te atkal varam savu piemēriem runāt. Francija izmanto atvesļošanas naudas mehānismu. Eiropas Savienības fondus tagad vienā projektā Kundze un Zārnu-vēzī, it īpaši. Ko viņi dara? Kad cilvēkam tiek konstatēts vēzis, tad viņam ņem arī histoloģiju, ņem paraugus, bioloģiskus paraugus, ko analizē. Un ko tad viņi dara ar to mākslīgo intelektu? Viņi ne tikai dara to analīzi, bet uztais tādu lielu banku ar tiem datiem. Un, kad iestais jauns pacients, tas mākslīgi intelektu algoritmu var referēt un paskatīties, kāda ārstēt citus Francijas iedzīvotājus, piemēram, līdzšinēji, un paskatīties, kāda bija efektivitāte. Līdz ar to atkal atgriežamies pie tā, ka var personalizēt ārstēšanu. Un tas cilvēks nevis saņemtu to, ka, es tur 5 cilvēkus pirms tevis ārstēšu šitā, bet reāli balstoties uz datu punktiem. Šādiem pacientiem, šāda vecuma grupā, šādiem rezultātiem attiecīgi var vislabāk strādāt konkrēta medikamentu grupa, kā piemērs. Man liekas, šis ir tas labs piemērs mākslīga intelekta jautājumam. Otrais, protams, ir pacientu triāža, ko plaši pielieto Eiropas klīnikas, arī tuvais austrumos. Kāds tur stāsta, medicīnas speciālistu pietrūkst. Mēs neatrisinām to situāciju ar vienu klikšķi. Vidēji 30% darbspēka trūkums. Mēs tā skatāmies pa dažiem valstīm tirgiem. Un triāžu izmanto tam, lai pacienti nevis sēdētu vienā rinda, viena līnija, bet balstoties uz viņu datiem, gan viņus iesaistot tādā pirmsvīdīšu aptaujāšanā, gan arī savācot analīzes un pārējais datus. Mēs varam uzreiz rādīt ārstam, šis ir augstāka riska grupa pacients, viņam jāstāsta šis ir zemāks, šis varbūt ar medmāsu viņu pakonsultēties sākumu. Un tā palīdzēt un atvieglot to darbu. Kādā veidā jābūt šiem datiem, lai tiem varētu strādāt? Vai der jebkuri dati, jebkādā formātā, jeb tomēr tur ir kaut kāda prasības? Datu apmaiņas un struktūras standarti jau eksistē. Ja mēs runājam par datu apmaiņu, klasisks piemērs ir tāds FHIR standarts, ko izmanto Austrālija, Beļģija, Austrija, piemēram. Mēs varam pateikt laboratorijas izmeklējums Loing standarts. Būtībā ir daudz klasifikātoru. Tie ceļu noteikumi jau izveidoti. Jautājums, protams, par pārvaldību, kā mums ir jāsaliek uz vienas lapas un jāpieņem un jāpasaka, ka šādi visiem vendoriem, visiem izstrādātājiem, kas veido sistēmas, turpmāk ir jāizmanto šie standarti,
un tad viņi var klasificēties, strādāt medicīnas nozarē. Vai ne? Jo pašlaik tā problēma ir kāda, ka vēsturiski, kad sāka digitalizēt veselību, izveidojas dažādi risinājumi, dažādas biznesa loģikas. Ja? Tur viens ārsts piekordīs šādi, otrs ārsts šādi. Tad mums ir digitalizēts slimnīca, bet bija šī kišmieša un džungļi, ja? Kad mēs gribam apmainīties un savilkt kopā. Tas ir jāpamaina. Un ir valsts, kas to jau izdarījušas veiksmīgi. Tad tas nozīmē, ka noteikti veida standarta prasības datu struktūram vajadzīgs arī ārstniecības iestādēs un arī pie ģimenes ārstiem. Noteikti, jebkur, līdzīgi kā mēs izmantojam banku kāršu transakcijas, vai? Tur ir vienots standarts, ir kaudze ar maksājuma sistēmām. Pat visu nevar droši vien nosaukt tūkstošiem, ja, bet viņi visi darbojas pēc vienota standarta. Savādāk viņi nevarēs sūtīt naudu, vai ne? Mēs nevarēsim ne saņemt, ne iedot. Runājot par standartiem, tad ir ļoti svarīgi, kāda veida informācija ir jāparādās saistībā ar datiem. Tā kā tas pats genoms, tur ļoti daudz informācijas, kas kādā rindiņā, cik daudz, kādā sistēmā ir jābūt ieliktam. Jo, lai mašīna varētu to lasīt, ir svarīgi, lai šie dati ir vienādā stilā savadīti. Ja? Lai tie ir atpazīstami, verificējami. Tāpēc ir ļoti svarīgi ievērot noteikti veida standartus. Šādi standarti jau ir izstrādāti tīri no praktiķiem šajā jomā. Vienkārši mums tie jāakceptē un jāsako līdzi. Svarīgi, lai tā sistēma nebūtu slēgta, lai viņi nebūtu ierobežota ar noteiktu veidu tehnoloģiskām iespējām, bet viņi būtu atvērta nākotnes tehnoloģijām un izmantošanai. Neskatoties uz to, vai tā ir ģimenes ārstu prakse, vai tā ir universitātes slimnīca, vai milzīgs starptautisks reģistrs, ir jābūt vienotai pārvaldībai un vienotiem standartiem, ko mēs nosakām iestādēm, kad viņi iepērk risinājumus, digitālus IT risinājumus. Kuram vajadzētu šo standartus noteikt? Piemēram, Latvijā kā lietas? Jā, tur iet jau garas sarunas, vai ne? Protams, tas ir veselības ministrijas padotība. Sāksim ar šo, kas, protams, ir nozares eksperts. Nacionālās veselības dienests aktīvi pie tā strādā. Ja skatīties uz citu valstu praksēm, tikko analizēja Austrālijas digitālās veselības stratēģiju. Viņiem ir savs centrs zem ministrijas, kurš darbojas ar šo, kuram pārvaldība ir noteikti gan standartus, gan uztaisīt tādu ceļa karti. Šodien esam šeit, gribam mazāku saslimstību ar kardiovaskulārām slimībām, darīsim ABCD, tad visu šo stratēģiju ieviest un pārvaldīt. Mums atsevišķas iestādes nav, bet skatoties pasaules piemēriem, tas varētu būt viens no stūrakmeņiem. Ja? Konkrēti kompetenti cilvēku grupa, kuriem pārvaldībā ir tas jautājums gan kādas tehnoloģijas, kādas standarti, kā mēs veidojam to apmaksu un ko mēs prasam pretī, kas ir ļoti svarīgi arī, kas arī motivētu spēlēties droši vien standartizēties. Gan arī kā mēs varam ieviest tos tehnoloģijas, par ko mēs paši sākumā runājam, ja? Mākslīgais intelekts, personalizācija, vispārējais, lai tas viss, kā Saharas smilts, ja, pie mums nosēžas. Jā. Labi, tad mēs gaidām, ka no valsts puses būtu iniciatīva vienlaid datu struktūras un noteikšanā. Kas vēl ir vajadzīgs, lai šos datus varētu izmantot otrreizēji Latvijas medicīnas datus? Protams, tas nav tikai tehnisks jautājums. Ja struktūra ir viens, otrais stāsts, kaut kad mēs sarunā pieskaramies pie tā privātuma vai caurspīdīguma principiem, vai ne? Jo mēs runājam par ļoti sensitīvu lietu. Ja tie nav statistikas dati, cik mašīnas tur brauc pa Brīvības ielu. Ja? Mēs varam aiziet ļoti, ļoti privātā jautājumā, un, protams, tas ir regulējums par otrreizēju datu izmantošanu. Ja? Tad attiecīgi principi, process, skaidrs, kā iestādes, kuras ražo datus, kas viņiem būtu jāizdara, lai tie dati kļūstu, lai mēs varētu viņiem piekļūt un vispār saprast, kādus datus mēs vācam. Gan arī no otras puses, vai ne, no pieprasījuma skatu punkta, kas ir tas process, kā akadēmiskie spēki, industrija arī ne tikai no Latvijas, bet arī no visas pasaules, jo mēs atkal runājam par inovācijām, kā nevis lokālo stāstu, bet starptautisko, kā viņi spēj pieteikties, piekļūt, izmantot tos datus tā, lai rastu vērtību, lai dati nepeldētu prom, nosaucam to tā, ja? Bet radītu inovācijas un radītu pievienotu vērtību, gan monetāra, gan sociālo. Ja mēs runājam par sociālajiem datiem, tad ir vēl tāds apzīmējums kā dzīvesveida dati, kas nozīmē, ka tiek fiksēts ne tikai, piemēram, vai
konkrētais subjekts ir vīrietis, sieviete, tur ādas krāsa, rase, bet arī saistīts ar to, vai nodarbojas ar sportu, smēķē, lieto alkoholu un dažādi cita veidā nodarbošanās, kas varbūt sākotnēji nevar ietekmēt uz ārstniecību vai slimību, bet varbūt tam var būt ietekme. Ja? Jo skaidrs, ka cilvēks, kurš sporto, viņam organisms prezumējumi varētu būt spēcīgāks. Savukārt, ja persona lieto alkoholu vai lieto narkotiskās vielas, tad tas var radīt arī negatīvu efektu. Lai gan reizēm ir konstatēts pie kaut kāda savienojuma, tas dot arī pozitīvu efektu. Un tāpēc ir ļoti svarīgi uzzināt, kas deva šo neticami labo efektu. Un ja uzzina, ka tam ir iespējams bijis kaut kāds savienojums ar citām vielām, kuras parasti cilvēki nelieto, tad to var izmantot tālāk medicīnā jau izpētē padziļinātāk. Kas tad mums šobrīd traucē Latvijā uzsākt datu otrreizēju izmantošanu, veselības datu un sociālo datu otrreizēju izmantošanu veselības aprūpē? Nu, es domāju, ka jāsaka arī ar to, ka datus jau izmanto otrreizējā perspektīvā, vai ne, bet tie ir gadījumi piemēri. Ja? Nu, ja mēs aizējam uz universitātes slimnīcām, uz universitātēm, protams, pētījumi notiek. Mums ir pētnieki, mums ir zinātne, mums arī ir labi sasniegumi, bet tā nav sistemātika. Ja? Un tieši tāpēc arī to likumu vajag. Kas mums traucē, viņu vajag ieviest. Tad kāpēc vajag likumu? Uzreiz pirmais jautājums, kāpēc vajag vēl vienu likumu? Tāpēc, ka tas inovācijas, ko es teicu, ir tie gadījumi piemēri, jā, bet tā nav sistēma. Un kāpēc vajag likumu, lai mēs no tiem gadiem piemēriem stāstīsim, ka mēs tur viens otru pazīstot, varam kopīgi tagad pētīt, jā, mēs varētu uztaisīt starptautisko inovācijas ekosistēmu, kur pie mums veidu inovācijas, gan industrija, gan akadēmijas, ne tikai no Latvijas, bet arī no citām valstīm. Un tā mēs varam panākt to, ka mēs esam gan zinātnes ziņā interesanti, bet arī ekonomiski. Jo tas nemitīgi nes arī pievienotu vērtību ekonomiski. Kur tas pats Somijas piemērs. Ja? Viņiem ir atsevišķi iestāde, atsevišķi likumprojekts, kas ir jau pieņemts jau gadus atpakaļ. Ja? Un viņiem ir servis. Ja, pie viņiem brauc farmācijas uzņēmumi, pētnieki, pacientu organizācijas, visiem, kam vajag datus izmantot, un viņiem pa plauktiem salikts. Gan tajā likuma, gan arī realitātē, kur pieteikties, ja, cik ilgi tas process, kurš izskata, kurš pieņem, ja, cik tas maksā, kas ir tā droša vide, ko mēs varam datus izmantot. Flash, kas neierakstam, ja, un neatdodam. Eiropas Savienība ir apstiprināts arī datu akts un arī Eiropas datu telpa. Tieši domājot, ka dati būs jaunākā un lielākā ekonomikas sfēra, kurā būs sagaidāms lielākais pieaugums. Tātad viena lieta, ka mēs no tā iegūsim un racionālāk varēsim izmantot līdzekļus, finanšu līdzekļus, varēsim ātrāk un labāk izārstēt cilvēkus, bet vienlaicīgi šī ir joma, kur Eiropas Savienība un arī pasaule redz būs vislielākā, straujākā ekonomiskā pieauguma palielinājums. Tāpēc ir vērts sakārtot šo vidi, šo jomu, un uz tā pamata arī mēs varam pieņemt savu likumu. Tad mums ir jāpieņem savs likums. Šobrīd arī Saeimā notiek diskusija par likumu par veselības un sociālo datu otrreizēju izmantošanu. Tas nav tik vienkāršs darbs. Veselības aprūpes iestādēm tas būs papildus sloks, un arī papildus speciālisti varētu būt pat, jā. Un, protams, par šo darbu ir jāmaksā. Bet pretī mēs varam monetizēt to procesu arī, līdzīgi kā dara tie paši Somi. Tad tas nozīmē, ka, ja mums būtu likums, tad mūsu aktivitāte šajā jomā, veselības datu otrreizēju izmantošanas jomā, iet ātrāk uz priekšu. Svarīgi arī implementācija likuma. Protams, likumu var arī mēdz arī interpretēt vai dažādi īstenot. Jā, noteikti tie divi pilāri. Pirmais ir, protams, likums, kurš nosaka ietvaru un nosaka procesu, un pēc tam ir nosacīt to uz tirgus orientēta implementācija, ka mēs ieklausāmies. Un svarīgi arī institūcija, kas to realizē. Jābūt vienai profesionālai atbildīgai institūcijai, kas saprot gan industrijas prasības, gan tehnoloģiskās lietas, saliek to kopā un nokomunicē cilvēkiem industrijai, lai var izmantot šos datus. Tieši tā, labs piemērs tie paši Somi, vai ne? Atsevišķi iestāde, kas ir arī kompetenti IKT profesionāļi, ja? Ir arī server infrastruktūra, kur var laist apmācīt algoritmus, mākslīgi intelekta algoritmus, citas lietas, kas prasa kompetenci. Mēs nevaram vienkārši, tas nav tikai birokratisks darbs, to, ko es gribu pateikt. Ja? Un tam ir jābūt iestādē, kur mums satiekas IKT, ētikas, jurisprudences, varbūt veselības ekonomikas un citi eksperti, protams.
Nu, ko tad atliek novēlēt, lai pēc iespējas ātrāk jaunais likums tiek pieņemts un tas efektīvi spēj darboties? Un paldies, Emīl, par interesanto sarunu. Paldies, Agri. Cerēsim uz to labāko un veiksmīgāko. Jā.